Oļek, piedzīvojam zaudējumu pret Norvēģiem pēdējā grupu spēlē. Kas šodien neizdevās, un pastāst varbūt vairāk par spēli? Jāuzņemās, man noteikti jāuzņemās atbildība par to, ka, redzot, nespēja aiznest līdz komandai kopā, līdz visiem nespēja aiznest to, ka cik šī spēle ir, tā svarīga un kā ir jāspēlē šādu svarīgu spēli, kur it kā likās, ka mums vajadzētu uzvarēt no Norvēģiju, jāskatoties no kādiem iepriekšējiem rezultātiem. Tāpat laikā, protams, visu laiku tika runāts par to, ka tā būs grūtākā spēle šajā turnīrā un jāgatavojas tādai kā rīktīgai kaujai. Tas kļūdu daudzums, kas bija tajos pirmajos pēc kādas zaudētajos vārtos, bija manuprātam, neaptverams, ja godīgi. Kā es saku, laikam jāuzņemās atbildība, ka es nespēju to komandai ieskaidrot kaut kādā ziņā to, kas un kā notiekās. Un šī bija pirmā reize manā mūžā, kad es tiešām pirms trešās trešdaļas pateicu, ka mums varētu derēt -2. Tad tajā brīdī, kad mums ir rezultāts -4, man nācās pateikt puišiem, ka mums varētu derēt šis -2 un dot kaut kādu cerību, ka mums ir jāgūst tie 2 vārti. Tas ir kaut kas vienkārši prātam neaptverams. Jā, labi, skatāmies tālāk, gaidīsim rītdienas spēles iznākumus, bet kas tagad mums ir svarīgākais turpinājumā čempionātā? Es domāju, ka svarīgākais ir, varbūt ko var zināt, varbūt šī spēle liks mums tā salikt visu kopā. Tā pieredze no šīs spēles mums dos tieši otrādi tos stimulu un impulsu, lai pavisam savādāk tas čempionāts beigtos. Protams, mēs vēl neesam teorētiski tikuši tajā ceturtdaļfinālā, un tāpēc vēl tā rītdienas spēle citiem pretiniekiem tiekoties var izšķirt to, vai mēs tur būsim vai nebūsim. Principā, ja godīgi, mums ir vienalga, ar ko spēlēt. Esam spēlējuši gan ar Čehiem, gan ar kanādiešiem pirms tam, un gana veiksmīgi pārbaudas spēlēs ar Čehiem, gana veiksmīgi čempionātās ar kanādiešiem. Tāpat laikā, laikam, pat Zviedri var tur tikt vēl tajā otrajā vietā. Es domāju, ka tagad vienkārši man nav komentāru. Es joprojām esmu tādā vieglā šokā no tā, kas bija. Bet tāpat laikā esmu lepns par to, ka mums komandā bija puiši, kas varēja atrisināt to jautājumu par 2 vārdu gūšanu trešajā trešdaļā. Protams, kopumā spēlē mēs metām vairāk pa vārtiem. Mums tiešām bija daudz momenti. Tas, kas mums pievīla, noteikti bija iemetieni, uzvarēšana. Bija tādas vairākas lietas, par kurām mēs runājam sapulcē, kuras netika izpildītas. Tas ir tas, kas man satrauc. Bet tāpat laikā puikas ir puikas. Laikam es ceru, ka viņiem tā būs mācība visai dzīvē. Paldies!